Statujas liedinās citi, un varam liks dzīvību dvašot, ticies tam. No marmora dzīvus tie izveidos vaipstus, tiesnešu priekšā tie runās daudz daļāk, un spīdekļu ceļus novilks ar cirkuli labāk, un zvaigznaju kustības noteiks. Romieti iegaumē to, tev valdīt pār pasaules tautām. Tāpēc būs uzdevums tavs, tās radināt mierīgai dzīvei, pakļautās žēlīgi saudzēt, bet spītīgās satriekt ar varu. Paldies, Kārli! Šis tiešām ir viens pamatīgs ceļojums vēsturē. Labdien! Mani sauc Laura Vējone, un šodien mēs apskatīsim izcilu klasikas šedevru – Vergīlija Eneīdu. Iedomājieties, vai jūs jebkad esat domājuši, kā patiesībā radās Romas impērija? Par tās karavadoņiem un iekarojumiem, stāstiem, mītiem un leģendām, kas veidoja veselas tautas pašapziņu. Tas ir stāsts, kas ikvienam liek padomāt par to, kā pagātne ietekmē nākotni. Nu tā, draugi, šodien runāsim par senu eposu. Vergīlijas Eneīda ir daudz vairāk par parastu, tādu senu eposu. Tā stāsta par izdzīvošanu, par jaunas dzīves sākumu, pēc tā, kad viss ir zaudēts. Tieši par to ir Enejas stāsts. Un tagad, iedomājieties, Troja deg, viss ir zaudēts. Un varonis Enejs, tāds drosmīgs, gudrs un dievbijīgs vīrs, bēg, nesot līdzi Trojas svētumus un, protams, savu dēlu. Viņam sapnī pat Hektors parādās un aicina bēgt, un šis nav vienkārši bēgšanas stāsts. Tas ir stāsts par likteņa noteiktu ceļu uz jaunas nācijas dibināšanu. Vergīlijas Eneīdā meistarīgi apvienoja Homēra Odisejas klejojumus ar Iliādas cīņām. Enejs pat nonāk Odiseja vietās, saskarās ar harpijām un ciklopiem. Vai jūs varat to iedomāties? Viens no spilgtākajiem tēliem, protams, ir Dīdo, Kartāgas karaliene. Viņas mīles stāsts ar Eneju ir tik traģisks un spēcīgs, ka tas liek sirdī sarauties. Un Dīdo lāsts pret Eneja pēctečiem, tas jau ir pavisam episki, jo tas simbolizē nākotnes konfliktus, piemēram, pūniešu karus. Un te ir tā burvība. Epos nav tikai par pagātni, tas ir arī par nākotnes paredzēšanu. Galvenās idejas. Eneīda ir par Romas dibināšanas mītu un romiešu tautas liktenīgo misiju. Tā uzsver, ka liktenis, dievu griba, vada cilvēku rīcību un ka ir svarīgi saglabāt senču tikumus. Bet viena no manām mīļākajām idejām ir par to, kā trojieši un latīņi saplūst vienā tautā. Tāds jauns sākums, veidojot romiešu identitāti un valodu. Tas ir stāsts, kas liek padomāt par to, cik svarīgi ir pieņemt un integrēt dažādības, lai veidotu kaut ko stipru un jaudīgu. Un kāpēc jums vajadzētu to lasīt? Jo tā nav tikai mācību grāmata, tā ir piedzīvojumu pilna sāga par izdzīvošanu, par mīlestību, par zaudējumiem, par karu un par to, kā no drupām rodas impērija. Tā piedāvā unikālu ieskatu antīkās pasaules domāšanā un vērtībām un parāda, kā stāsti veido nācijas. Ja jūs interesē vēsture, mitoloģija vai vienkārši ļoti labi uzrakstīti stāsti ar dziļu jēgu, tad Eneīda ir jūsu nākamā grāmata. Tā patiks tiem, kas novērtē episkas cīņas, varoņu klejojumus un likteņa nozīmi. Tāpēc, ja jūs gribat ienirt senajā Romā, saprast tās dvēseli un uzzināt, kā viens eposts varēja veidot veselu civilizāciju, tad, ja tā var teikt, Eneīda ir priekš jums. Paldies, ka biji kopā ar mani. Ja šis apskats tev bija noderīgs, padalies ar kādu, kam arī patīk lasīt un domāt, jo stāsti mūs satuvina. Uz tikšanos nākamajā grāmatu ceļojumā. Abonē šo audio kanālu, lai nepalaist garām nākamos grāmatu apskatus.
Vairāk ieteikumu meklē atskaņošanas sarakstā.